Labvakar. Labvakar. Labdien. Vēl viena, kā laika mainīt, mums te nevar saprast vakars ar dienu. Kad pirmā zāle dīkst, tad zeme lūkšanu skaita. Un zvaigznes debesīs apstājas savā gaitā. Aiz zvaigžņu dūmakām debesis veras vaļā. Un Dievs pats pa zemi iet, pastāvā zaļā. Taigā? Jā, atkal ir lieldienas. Atkal gads apskrēts riņķī. Mēs atgriežušies šeit, Leimaņos, šajos jaukajos pavasara svētkos. Un tradicionāli mēs šos svētkus atzīmējam šeit vakarā ar skaistu deju koncertu. Jo pie mums atbrauc vienmēr mūsu draugi no vecumniekiem un no Saules kalna. Tā jau tā tradīcija, un es domāju, no turpināsies ilgi. Es vakar, starp citu, redzēju pamalē, kas bija zibens un pērkons. Kāds vēl redzēja? Jā. Aha. Un tad runā tā, ka Bovus, Boda gods, teikti atkal. Tā jau tās visējums ir, Bada gads būs. Bet, cik es atceros, vienmēr saka, būs Bada gads, bet kā viņa nav, tā nav. Ir sliktāks, labāks tas gads. Kā būs, tā būs. Jā, kā būs, tā būs. Bet nav tāpēc, es jums pateikšu, kāpēc nav. Tāpēc, ka mēs ievērojam visas lieldienu tradīcijas. Mēs ko darām? Mēs šūpojamies, mēs peram viens otram pīpoliem. Veselība. Iekšā slimība ārā, mēs varam strādāt tādi ņipri. Ko mēs vēl darām? Noteikti mēs no rīta skrienam uz strautiņu mazgāt seju pret rītiem, laikam bija. Tas tā, lai teiksim, moši visu gadu būtu. Protams, ko mēs darām? Mēs vēl dzērvenes, protams, dzērvenes, lai sāpja vajag. Mēs ko darām? Šūpojamies! Tad mūs soda nekoši, netraucē mums dzīvot. Un ko mēs darām vēl? Mēs, protams, kaulējamies. Un šī vakara koncerts mums jāatklāja ar vienu kaulējumu, kas ir tradicionāli, kā vienmēr, kuram olīti. Iesim uzkaulēsim, kurš tuvāk? Jā! Mēs varam atklāt lieldienu koncertu!
Delze, kolektīvs Delze, vadītājs Daiga Štolniece. Šodien mums nav, viņa aizbraukusi tālāk, bet viss notiek arī bez viņas, jo ļoti labi samācīties. Turpināsim mēs ar mūsu viesiem. Jā, es aizmirsu pateikt, ka ne tikai dejas šodien būs. Kāds savu vietējais dramatiskais kolektīvs arī kaut ko mums parādīt dažādas ainiņas no dzīves īstenībā, kas jau mums notiekās bieži ir sākācīgi atvedības. Turpinām mūsu koncertu. Uzstājās viesi no vecumniekiem. Deju kolektīvs Vēveri, vadītājs Armīte Vēvere. Es jau varu teikt arī mūsējie, jo tepat jau Vladas dzīvos Zasā. Deju kolektīvs, kur man visu laiku liekas, ka viņi tā kā jaunieši, viņi jau vairs nav jaunieši, jau Dievs paudas. Jo tālu, bet, mūsu pašu kaimiņi, deju kolektīvs Solis. Visam cauri.
No paša Saules kalna pie mums atbraucis ideja kolektīvs Attāls. Vadītāja Judīta Ezerkalna. Sagaidām Attālu ar aplausiem. Rotā Saule vietā.
liekot mūziku viņiem, saucās Runu rakstu. sauksies Danco!
kad viss mostās, dabā mostās, pasaulē piepildīta pilna ar mīlestību. Bet latviešiem vienmēr kā svēta, tā viņiem mīlestība visur ir pāri visam. Nu, vispār latviešiem vispār mīlestība ir pirmajā vietā, un mīlestība vienmēr nogludina visus nelīdenumus. Nevienmēr. Nu, vienmēr. Nestrīdēsimies par to. Nu, mīlestība ir glābusi pasauli un vienmēr glābs. Jā, pareizi. Tā ir taisnība. Un vai nav jauki, ja cilvēks viens otram var pateikt, es tevi mīlu. Tas taču ir jauki, vai ne? Un katru gribētos dzirdēt, ka viņi kāds mīl. Var jau to visādi pateikt. Un mūsu Lēmaņa tautas nama dramatiskais kolektīvs to grib pateikt, tā teikt, no sevis. Un es gribēju vēl pateikt par dramatisko kolektīvu. Izrādās, ka viņas arī grib, es viņu vadītu, kā es vadītājs. Un mēs šogad ilgi rādījām teātri un iestudējām Lukas. Mums nebija tā kā tāda nosaukuma. Mēs bijām pateikt, šabat ir teātris no Lēmaņiem. Un tad mums bija bieži, ka mēs satiekamies, te tāda lieta. Bija tāds gadījums, un to sāk stāstīt. Bet mēs varētu izdomāt savu nosaukumu no šī tāda teiciena. Un mēs pieņemam nosaukumu gadījums. Un tas ir tāds laimīgs gadījums, mēs satikāmies, mēs rādām teātri. Tā kā, lūdzu, vērtējiet gadījumus. Vai, es nesaprotu, kāpēc mani bija jāsauc. Vai tad ir tik traki? Paldies, kā atbrauc. Ir ļoti traki, ļoti traki. Tik nopietni, ka man bija jābrauc no Daugavpils uz šejien. Tie tomēr ir ar 100 kilometri. Viņam ir mīļākā. Pie dzīves sievas mīļākā. No pilnīgās muļķības. Viņai galvā kā man šaus putu būrī, ka paņem kāds lietas ārā jau nedabūs. Pasta putu būrītis. Ko? Viņam ir mīļākā. Ko? Netici viņai. Šoreiz nē. Man ir pierādījumi. Nu rādi, kas tas tur ir? Nē, tas būs pierādījums tiesā, kad šķiršos no tevis. Nu vai tad uzreiz tik traki? Bet kā man pēc šī visa vēl dzīvot? Pie dzīves sievas man pierādījums. Vēstuli kādu no kaķenītes. Tā te ir rakstīts. Palasīsi. Mīļais, mans vienīgais. Nu kāpēc tu domā? Uzreiz, ka tā vēstule rakstīta man. Tāpēc, ka viņa bija iemesta mūsu pastkastītē. Nē, kļūdījās raksts. Te rakstīts Andrim. Andru mūsu mājā ir daudz. 3. dzīvoklī un 5. 3. Tam Andrītim ir tikai pusgadiņš. Bet vārds te izplatīts. Andris Kārkliņš. Skaists arī uzvārds. Mēs daudz pazīstam Kārkliņus arī. Andrus Kārkliņš vai ne mammu? Jā, pazīstam gan. Jūs visi esat Kārkliņi. Jūs visi sasodīti Kārkliņi. Jūsu familija visi ir Kārkliņi. Labi, pieņemsim. Andru Kārkliņu daudz. Bet vai viņi visi dzīvo Pļavas ielā 5, dzīvoklis 24? Tur ir adrese? Te ir viss. Muļķi tā. Vārds? Vārds? Adrese? Palasīsim, ko viņa raksta. Es tevi mīlu. Es taču nevaru
aizliegt kādam svešam cilvēkam sevi mīlēt. Kaķeņīti! Nu, arī kaķeņītas pārstāvi nevar aizliegt. Es domāju par tevi. Es augstu tevis. Nē, nu, tas pats. Es taču neatbildu par sevi cilvēku jūtām. Es vēl atceros tavus pieskārienus. Nu, vai zini, kur mēs saskrējāmies vai uzgrūdāmies viens otrā virsū? Tavs kaislīgās lūpas, tavus skūstus. Es atceros. Jā, es vienu sievieti noskaustu uz vaigāku kampu. Darbā tas bija, viņai bija dzimšanas diena. Kas to būtu domājis? Pēc normāls izskatās, normāls cilvēks dara šitādas lietas. Es viņu pazīstu. Viņai ir 80. Nu, kāpēc viņa nevarētu mani iemīlēties? Viss man pietiek. Beidz ākstīties, atzīsties, esi vīrietis. Vismaz mammas priekšā būtu bijis kauns. Pār mani neuztraucies. Nē, nu nav man mīļākās. Es sajūšu prātā. Lūk, te ir pierādījumi. Un tu tāpat saki, ka tā nav un ka neesi pie kā vainīgs. Nu. Ko man tevi pieķer gultā un tad arī teiksi, mīļāk, tas nav tā, kā viss izskatās. Nu, bet tiešām tas nav tā, kā viss izskatās. Nu, tā gadās vienkārši. Tā nenotiek. Nu, nav man mīļākās. Es tevi mīlu, mana mīļā! Es tevi mīlu, mana sirds gaisma! Kas tas tāds? Kas te tagad notiek? Tu kāds jukušais? Es viņu nepazīstu. Bet Sarmi! Nē, nu, vārds ir izplatīts. Es viņu nepazīstu. Kāds jucis? Sauc policiju. Sarmi, es nekad par tevi tā nebūtu padomājis. Ja tie dzīva tā vīra, man ir zāde. Man mīļais! Viņš jucis, met ārā viņu! Met ārā! Nē, es gribu dzirdēt visu līdz galam. Runā! Sarmi! Es tevi mīlu! Reci mani! Un tas nekas, ka viņai tā jau. Tā nav problēma. Vīru pastumsi malā. Nav jau munamedis. Klausies, Sarmi, es, kad tevi veikalā pie kases rindā ieraudzīju, uzreiz iemīlējos. Rindā ieraudzīji, iemīlējies un jau gribi precēties. Es redzēju viņas iekšējo skaistumu, no viņas nāca gaisma. Gaisma! Nē, es nepazīstu! Met viņu ārā! Sarmi! Nē, met viņu ārā! Nāc, ka vecīt un taisies uz mājām. Viņš nav nekāds munemeķis, var dabūt arī pa burniņu. Nu, kas tu tagad tas bija? Es saprotu. Dzīvē var gadīties dažādi. Piedot lūdzu man. Nu, tad miers. Klausies, varbūt kaut kur iziesim, sen neesam bijuši nekur. Un mamma ir atbraukusi ciemos, paskatīsies mūsu bērniņus. Paskatīšu. Es došos saposties. Ildzējies. Nu ko, tā dzīvē gadās. Jā.
Gadās gan. Un tieši tavs bērnības draugs Jānis pie kases ieraudzīja tavu sievu un uzreiz iemīlējās, vai ne? Jā. Un cik tad tev tas izmaksāja, ko? Vienu alus kasti. Mīļais, skatu, varam doties. Jā, ejam. Mīļās sievas, lūdzu ticiet saviem vīriem, lai arī kādus brīnumus viņi jums nestāstītu. Dzīvē visādi gadās, vai ne? Ko dara? Tas bija gadījums. Jaunais nosaukums atceraties gadījums. Tāds gadījums. Ko? Turpinām ar dančiem. Nu, lai iet. Ripo dālderīti. Danco veldzens. Nu ko, turpinam. Attāls pastaigāsies pa, teiksim, apīto gleznaino Āronas kalnu.
kādreiz noteikti staigāja Pārvaldes kalnu, tā skaisti taurunīšos un tādās, kā tāds 19. gadsimtas skatījās blomiņu, tās motīvs ir tā iekšā. Bet ļoti skaisti noteikti tur. Kas ir bijuši Ārvaldes kalnā? Tas ir... Es esmu braucis garām. Neesmu gribus kā. Turpināsim. Pareizi tik pateikt. Saimnovas dzīsme. Pareizi pateicu, latgaliski. Salnovas dziesma, pateikšu latviski. Danco solis. muzikāls kultūrs. 1, 2, 3, 4!
Es savējai pateicu, ka man vēl viens reizes jāuztaisa, jo es būšu mājās tikai rīt. Vai, brīnišķīgi! Pavadīsim vakaru! Halo? Jā, mammu? Nē, es šodien nebūšu mājās, es būšu tikai rītā mājās būšu. Ai. Jā. Tu brauc pie mani uz manu dzīvokli, tur mana sieva ir, jā. Burvīgi, pavadīsim vakaru ar šampanieti un sveču gaismā. Taisi vaļā? Man gribās uz tolīti, es tolīti. Nē, pagaidi. Man te ir mans pārsteigums. Gribu šo vakaru padarīt interesantāku ar seksīgiem runcīšiem. Tā būs tāda rozīņģite. Es te palīdzēšu uzvilkt viņus. Nē. Tas būs tīri. Nē, tie ir domāti tev. Jā, man vajag Nu, pagaidi, uzvilksim bručus, tad varēsim skriet pie viena arī patrenēsies tos nesāt. Lai stāv, nu pagaidi. Oi. Kas par vīrieti? No, skrien! Jau mājās nevi, viņš tu nelīdu, Met nāc, skņāp augšā. Kā augšā? Kāpēc? Nu kā, kad es tev saku? Būsi statujā. Tikai jau ar tevi nekusties. Bet? Ir gaisa. Nu gaisa nebūs. Cieties. Oi, Dievs. Tik ātri mājās. Atbrauca kaut kāda vecene no valsts kontroles un semināra apcēla. Bija visiem ātri jāpasūc, jābrauc mājās. Bet kur ir tavas dārgās brilles? Tu taču bez tām neredzi tālāk par degunu galu. Bija tik ātri jāpamet telpas, kad palika tur. Bija noņēmis acis izbrēsē. Ak, tu nabadzīgs. Tev bija tik grūti braukt, tu te galīgi neko neredzi. Tālu man jau es redzēju. Spidometrs tikai slikti. Bet jau tik ātri atbrauc. Viņa savas mīļās puķītes. Vai, cik jauki. Būs mums romantisks vakars. Ejam gulēt. Nē, trakā, man taču jānomierina. Redzi, rokas dred. Pamēģini bez brillēm atbraukt tādu. Ejam, es tev pamasēšu muguriņu nomierināsies. Tas par stabu. Statujā. Tagad tādas ir modē mājai piedot romantisku noskaņu. Nu, paskatīsimies. Nē, nedrīkst. Tā ir pārklāta ar īpašu lakojumu, jā, lai pasargātu no temperatūras un mitruma maiņas, un tā ir jānokaust. Tā ir veidota no pašiem modernākajiem sintētiskajiem materiāliem un izskatās gluži kā dzīves cilvēks. Bet tu man neko neteiksi par tādu pirkumu.
Paga, un cik tad tāda maksā? Nu, man piedāvāja, es paņēmu. Sintētika jau dārgi nemaksā. Kas tad tajā sintētiskajā sūdā attālos? Grieķu dievs akolāds. Jā. Lūk, šāds te vīrietis. Bruņķiem? Tā taču senā Grieķija. Kāpēc sveicies? Nu, tad pie dievu kājām vienmēr darīs. Ejam gulēt. Un šampānietis, ko svinam? Statujas iegādi. Ejam gulēt. Nē, man vēl gribās ēst. Nu, ejam. Nē, liec manī mierā. Es jau tā saneguzējos, ka semināru apsvēru. Pats tikko teici, ka steicies pie manis, nu kas tad tagad notika, ko? Tava iegāde jāmaksā, tad man būs par to statuju. Nu, labi. Es iešu gulēt, bet tu ap statuju negrābsties, ka nesabojā. Ej. Apskatīsim, kas tajā sintētikā te dēlots. Apvolūts. Nē, māta taisnīt. Nē, gluži kā īsts. Zini, statujā. Es arī vienreiz tā stāvēju. Tikai virtuves skapī. Jā, tas. Manas mīļākās trīs no reizes atgriezās. Bet tas otrs ir pēdējais teļš. Sieva viņa tik ātri aiznāk, kas guļam iztev. Tagad arī biju pie Huldas sievas, bet tā raganas vīra mātā nekās. Nāk izlecu pa logu. Jā, bet tas Huldis tāds logs. Viņam 3 bērni, viņš domā, ka tie ir viņam. Tie visi ir manējie. Kas bērni, tu esi cūka!
Ir tāds gadījums, vai ne? Gadījās. Ko turpinām koncertiņu, jo pamazām sāk tuvoties izskaņai. Pavasaris ar tā īsti vēl nav iestājies. Viņš noteikti būs visā savā ziedu plaukumā. Un pēc pavasara nāk vasara, tad mēs varēsim priecāties par krāšņo dabu, svinēt Jāņus un uzdancot kādā zaļumbaldē tādu vasarīgu skaistu valsi. Jums dejo solis, vasaras valsis. Šo dēļ mēs kādreiz ar Raiti un vēl čomiem spēlējām pavadījumu ar dzīvo grupu. Bet šodien mums nav tās dzīvās grupas, bija bungas, visi bija tā kā vajag. Bet šoreiz mums ieraksti, tā nav slikta, tā labi. Dancot Elze, vakars ir!
mūsu viesiem, vēveriem no vecumniekiem, un viņi dejos, deju, baltu, dzīvi, nodzīvo. Deju kolektīvu Vēveri! Lai mājās ir arī liels pavasars, no mums viskaistākie dārza ziedi, bet, un te, lai tie laimes hormoni daudz 4 Šeit skatoties deju kolektīvos Saules kalna Adās vadītāja Judīte
ka bijāt šeit, paldies, ka dancojāt, paldies, ka priecējāt mūsu sirdis. Tiksimies kādā nākušā pasākumā, tad noteikti nākušajās lieldienās.